Ne jau vēl mēs nosaucam to par Atlantīdu, tātad tas ir kaut kas tāds, kas ir aizgājis un kas nekad vairs nebūs. Tā ir 30. gadu Rīga. Rīga ar visām sāpēm, ilgām, mīlestībām, atcerēšanos, Rīga ar cerībām, Rīga, kurai vēl nav gājuši pāri 2 okupācijas, Rīga, kura skan tā īpatnēji, tik īpatnēji, ka kādreiz viņu tā laika cilvēks sauc par mazo Parīzi. Ja jūs pieiesiet naktī pie loga savā dzīvoklī, paskatīsieties uz ielu un norunāsiet kaut vai migla asaro lokstu, jūs sajutīsiet šo ārkārtīgi spēcīgo un vienreizējo valdzinājumu. Faktiski ir savākti brīnišķīgi muziķi. Es gribu teikt, ka blakus ārkārtīgi spēcīgam un fascinējošam radiokorim ir arī ļoti izcili muziķi, instrumentālisti, jo spēlēt arī tādu muziku, ja to spēlē īsts meistars, tad tas arī izskan savādāk. Tas nemaz nav viegli. Muzicēs Induls Cintiņš viole, muzicēs Ivo Kruskaps sitami instrumenti, Jānis Stafeckis kontrabass un visa centrā pianists Aldis Liepiņš, radiokora jau, man liekas, dalībnieks, un Dace Kļava pianiste, un visu to vada kopā Sigvards Kļava. Man tā sajūta ir, veidojot šo uzvedumu, ka beidzot ir tas mirklis, kad mēs kaut kādā veidā mēģinām apstāties un saprast, kas ar mums notiek taisni tādā ļoti personiskā veidolā. Jo man tāda sajūta, ka mēs atrodamies kaut kur pa vidu starp Čaku un Maskatu, pa vidu starp ilūziju vai ideālo pasauli un realitāti, kaut ko mēģinām uztvert, kas ir patiesi vai kas ir sapnis un kas ir šī skarbā šodiena. Labi, mēs varam vienkāršot pateikt, jā, tā būs varbūt tās salonu muzika, krogas muzika, teātra muzika vai cilvēku dvēseli raksturojošu muziku, tad, kad cilvēks dzied, ka viņam jādzied, un tad, kad cilvēkam dvēseli plēš, viņš ņem un sāk spēlēt, vienalga, ko spēlēt, vai klavieres, vai akordeonu, vai violi. Šī muzika, ko nevar faktiski spēlēt un dziedāt no notīm, jo faktiski tiks visa lieta būvēta uz paradoksiem. Ja, jo mēs redzam it kā no muzikāli, kaut kā arī no muzikāli tekstuālā materiāla viesturs saskata visā tajā lietā tas, ko es nesaskatu, viņš saskata tekstā un muzikas kombinācijā vēl šo paradoksu, vēl šo bildi, kas piešķirs noteikti trešo dimensiju visai tai lietai, kas turēs to uzvedumu vai nu cietu, vai atkal izjauks. Jāatzīst, ļoti interesanti strādāt ar radiokori, jo arī var teikt tādā aspektā, ka, ko es visu laiku tā klausos, es domāju, kas ir tas, kas man patīk. Nu, kaut kas tā, bet tas savādais, kas man patīk. Nu, man patīk, ka tiešām nav tā, ka ir akadēmiska balss, bet viņai nav kā viņa neskan kā operas dziedātāja balss. Un tā ir tāda ļoti interesanta nianse. Viņa kaut kā piešķir tādu citu sajūtu, citu tīrību, tādu citu saturu. Nu, ka nav tā, ka, jocīgi tāda intimitāte veidojas. Priekš manis režija neasociējās ar tādiem kaut kādiem poētiskiem, aptuveniem tēliem, kas kaut ko izdzied tieši to, kas rakstīts. Man vienmēr liekas, ka jāmeklē ceļš. Un tas vienmēr ir paradoxāls. Nevienmēr, bet vienmēr tas ir, tur ir kaut kāda bērza, dramatiskā māksla jau balstās uz konfliktu. Tas nav tāds kaut kāds nezināmais tēls latviešu kultūrā, tas ir krietni apbružāts, krietni tur jau pārdomāts, taisīts un tam līdzīgi. Un arī tā pasaule, kuras īsti nav, tā ārkārtīgā tā krogus ar tiem matrožiem, tām prostitūtēm, tām dejām un dažādām valodām un tam līdzīgi. Liekas, kur tad Čaks to visu viņš galīgi neatstāja iespaidu tādu cilvēku, kurš tur tādām
atrautu kreklu, tur ir ārdījies dzērumā kaut kādā krogā. Nu, kas tā ir? Vai tā ir tāda ilūzija, vai tā ir tāda iedoma pasaule, vai tāda vispār tiešām ir eksistējusi?